Jā, nu gaidīja kaut ko tam līdzīgu arī abu komandu iepriekšējā spēlē šo sezonu, bet kā jau... Un tikmēr ir pirmie vārti. Pirmie vārti Rīgas Dinamo. Piespēle vai pat ne, tomēr bija piespēle Džeriņam. Jā, piespēle Andris Džeriņam. Bija 1-1. Nu, un atkal kārtībā reiz tāda ļoti asprātīga piespēle, kā ietais vārtieru spēlētājs un... 11 vārti. Neuzmanīgi nospēlēja vienkārši. Atstāja Ripu Nikloncevam. Arī viens no rezultatīvākajiem. Viņam 8. piespēle un joprojām laukuma saimnieki ar Ripu. Dzirdat, tribīns ir pamodušās, atbalsta savus līdzties. Jā, tik līdz tu pateici, ka mūsējie tā aktīvāk ir sākuši šo trešdaļu. Un atkal piespēle no aizvārds un atkal vārtu priekšā pazaudējam spēlētāju. Sotnieks uz mirkli. Nē, tomēr ir pielips Bulātovam vēl klāt, joprojām ir klāt. Skaties tālāk, Bulātovs aizslido prom un no pretējās puses. Nu, tur gan bija pāris rikošets. 3-1, diemžēl. Vēl redzam tribīnes. Tā, kurš no mūsējiem tas ir pēc lidām, tas ir Ģirds Ankipāns. Viņš tādā neizdevīgā pozīcijā pašreiz. No boksa viedokļa runājam. Nu, atkal. Operatori droši vien savus draugus meklē tribīnēs, nevis vairāk, kas līdzutējiem interesē. Nu, es domāju, ka viņiem ir palicis vēl no padomu laika norādījums. Ja notiek kautiņš vai vispār kaut kāds konflikts laukumā, nekādā gadījumā nedrīkst rādīt. Viņi pret vienu. Un vēlreiz vārti, mazākumā atkal iemetam vārtus. Nē, vienādos sastāvos. Vienādos. Tagad tikai atgriežas laukumā atkārtojumu. Pats izdarīja metienu. Vārtsargs atsita un pats ar atkārtotu metienu ieraidīja Ripu vārtos. Izturam mazākumu. Jā, pipars tev uzmērās. Suboķins. Salīdzinot šos vairākumu izspēles. Nu, jāsaka, ka automobili šajā komponentā vispār vairākumos izskatās šodien labāk nekā mūsējie. Nē, tas nebija Suboķins. Jā, bija gan. Tas nostājās. Piespēles izspēlē un... Jā, Suboķins. Suboķins pats teicam, ka... Nu, šeit īsti bez komentāriem. 5. zaudētie vārti šajā spēlē. 5. reizi Mikls Telkvists ar Ripu. Par spēlēšanu izslēgšanas turnīrā Gagarinkaus izcīņā. Nu, tagad varbūt izdosies Kārsums. Izslido 1 pret vārtsargu. Un lieliski. 3-5 Mārtiņš Kārsums. Vēl viena spēle, kur mūsējie gūst vārtu skaitliskajā mazākumā. Šķiet, ka 8. vārti skaitliskajā mazākumā. Tas ir labi, ka mūsējie cīnās līdz galam. Lai cik tā situācija no malas neizskatītos bezcerīga.